Šodien raidījumā skatieties, atceroties barikāžu laiku. Aizvadīts ziemas garšu festivāls Siguldā. Barikāžu laikā atceras ugunskuri aizvadītajā nedēļā dega daudz vietu Vidzemē. Šī tradīcija ik gadu pulcēties pie ugunskura pagasta centrā ir arī Brenguļu pagastā. Tādi jautājumi, kāpēc vai jābrauc, vai tas bija skaidrs pēc Lietuvas, pēc visiem tiem, kas te bija noticis jau. Kolhos tajā laikā piekrita, brauca autobus, katru dienu mainīja cilvēkus. Sākumā bija Ulbrokā, un beidzamās dienas bija ministru kabinets pārsvied uz turieni. Es strādāju ziemeļelektriskos tīklos. Mums bija diezgan liela tautas frontes grupa. Pārsvarā mums citautieši maz strādāja zetos. Un tad atbalsts bija viss ļoti plašs šitiem jautājumiem. Mēs arī organizējām autobusus, pats bija kādas 3 reizes laikam. Reāli mēs saprotam, ka mēs šeit esam un ar mums viss, kas var notikt. Es saliku kabatās zīmītes ar savu vārdu, telefonu numuru un visu, jo nevarēja jau zināt, kas notiks ar mums, ja jau Lietuvā ar tankiem brauc cilvēkiem virsū. Ilza Dāvārds stāsta, ka spilgtākās atmiņas ir par 13. janvāri, kad pēc manifestācijas kopā ar vīru devušies sargāt televīziju. Mūs tos visus, kas tur bija sapulcējušies pa laikam grupās, veda augšā televīzijā, nevis turnī, bet televīzijā augšā uz augšējiem stāviem. Un mēs skatījāmies, kā no laukiem brauc iekšā smagā tehnika. Un tas ir vienkārši vārdiem neaprakstāms. Man tagad pat zosārdi no vējas atcēlās, bet no tās sajūtas, kāda bija, ka mēs redzam, ka tās baltās gaismas, kas nāk Rīgā pa visiem iespējamiem ceļiem, straumēm. Būtībā jau tolaik uz barikādēm ir vai visa Latvija, un barikāžu dalībnieki ir arī tie cilvēki, kuri pagastos koordinēja tehnikas un cilvēku plūsmu, kuri strādāja savās darba vietās, veicot arī to kolēģu darbu, kuri bija barikādēs. Bet Valmieras valsts ģimnāzijas skolotāji nedavās uz barikādēm. Zemnicka kungs teica, vīriem tur jādodās, sievas paliek mājās, bet mēs nepaliekam mājās kā vienkārši auklētāji, mēs paliekam savās darba vietās, jo tiem kungiem stundas taču bija, mūsās stundas ir jānovada, viss notiekās. Tieši tāpat notiek arī slimnīcā, tieši tāpat notiek arī mēbeļu kombinātā. Valmieras valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ineta Amoliņa daudz pētījusi šo laiku. Viņa uzsver, ka, lai noorganizētu barikādes, liels bija tautas frontes ieguldījums. Un mēs kaut kā piemirstam, ka barikādes nebija hauss, un ka barikādes tomēr bija pasākums, kas tika gatavots veselu gadu. Un tas izriet no tā, ka 1990. gada 20. janvārī bija traģēdija Baku, kur tika noslepkavot 187 cilvēki un ievainot 600 cilvēki. Un tajā brīdī arī Latvija lēnām pamazām saprata, ka Padomju Savienība mums izstāties tik vienkārši neļaus. Un īstenībā tas viss gads bija ļoti saspringts, tika izstrādāts, kā tiks aizsargāta Rīga, ja precīzāk, kā tiks aizsargāti stratēģiski svarīgie punkti. Un tie nav tikai Rīgā, tie ir Kuldīgā, tie ir Liepājā. Un atceramies arī to, ka pat Valmiera bija tajā X stundā paredzēta vieta, ja visi televīzijas torņi, radio torņi ir slēgti, tad Valmiera ir rezerves variants. Liels nopelns ir arī toreizējo uzņēmumu un kolhozu vadītājiem, kuri neliedz tehniku un neliedz arī cilvēkiem doties uz barikādēm. Bet Inetai Amoliņai ir arī kāds atmiņas stāsts, kas liecina, ka barikādēs līdzdalīgi jutās arī tie, kas nevarēja būt Rīgā. Zvanīja direktori no Valmieras pansionāta. Un mūsu skolotāji tagad sarosījušies braukt ar autobusu, sarunāts, un direktors saka tā, Zemnicka kungam, jūs pirms braucat uz Rīgu, iebrauciet pie mums pansionātā. Bet direktors saka tā, mēs steidzīgi nevaram iebraukt, lūdzu iebrauciet. Mēs jums sagatavojam zupas termosu. Kāpēc? Viņi tā saka, jūs apvainosiet visus iemietniekus. Visi pansionāta dalībnieki atsakās no savas pusdienu zupas. Viņu klātbūtnē ir jāielej tajā milzīgajā armijas termosā, un jāved uz Rīgu. Viņi saka, mēs siltumā izdzīvosim arī bez zupas kausa. Viņiem tur vajag. Šogad aprit jau 33 gadi kopš šīm janvāra dienām, kas bija tik būtisks mūsu tautai. Gunta Matisona, Emats Masakovskis, Vidzemes televīzija.
Atminoties notikumus pirms 33 gadiem, Gulbenē norisinājās barikāžu atceres pasākums ar siltu sirdi brīvībai, kura laikā apmeklētāji ziedoja gan siltu apģērbu, gan veidoja arī ierakumu sveces, kuras tiks nosūtītas Ukrainas karavīriem. Brīvība nav pašsaprotama. Par to mēs pārliecinājāmies 33 gadus atpakaļ, kad cilvēki devās uz barikādēm, lai aizstāvētu, cīnītos par savu neatkarīgo valsti. Un to mēs redzam arī tepat kaimiņos. Šo nežēlīgo karu. Arī mums palīdzēja, tad, kad mums gāja grūti, mums ir jāpalīdz ukraiņiem. Ja mēs palīdzēsim ukraiņiem un kopīgi izdosies gūt uzvaru Ukrainā, tas mums daudz ko palīdzēs arī mūsu drošībai. Jo, kā pieredze rāda, tad šī liela valsts negrib apstāties pie vienas valsts okupēšanas. Lai iegādātos materiālus armijas sveču gatavošanai, decembrī Gulbenes novada biedrība Dēms rīkoja labdarības izsoli. Arī cilvēki bija atsaucīgi dāvinot parafīnu, kartonu un buņģus. Mūsu mērķis bija arī šo pašu sveču liešanu liet janvārī ar mērķi, lai paspējam līdz februārim simboliskajiem nožēlojamiem 2 gadu atzīmēšanai, lai varam saliet tik daudz sveces, cik ir 2 gadu dienu summā un paspēt nogādāt uz Ukrainu. Un tajā brīdī, kad mēs redzējām, ka biblioteka organizē pasākumu arī šie mūsu brīvības cīņām, piemiņas pasākumus likās ir tikai normāli un loģiski, ka mēs nākam kopā. Un, kā lai saka, viens otru gan atbalstam, gan uzturam. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja sasildīties pie ugunskuriem, baudot zemesardzes sarūpēto tēju un beķereizes speķu pīrādziņus, vienlaikus kopīgi atceroties pagātnes notikumus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, gan lai stiprinātu stipros Ukrainā, gan arī pašiem, lai spēcinātos un būtu kopā viens ar otru, atcerētos par tiem, kas devās uz barikādēm, par šiem drosmīgajiem cilvēkiem. Man liekas, ir vēl svarīgāk, ka mēs arī dzīvojam ne tikai pagātnē, bet tiešām kā šodien arī reaģējam uz esošās pasaules un procesu notikumiem un mēģinam atkal būt kopā. Jo tas jau vēl vairāk tikai izgaismo, cik paradoxāli, bet brīvība un demokrātija ir viena no trauslākajām vērtībām, kas mums ir. Kuru ir visvieglāk apdraudēt. Un, ja mēs paši to nevērtēsim, tad mēs arī nevaram gribēt, lai kādi citi par to cīnās vai vērtē. Pasākumu papildināja vēsturiskās barikāžu fotogrāfijas no Gulbenes novada un mākslas muzeja krājuma, kā arī barikāžu laika aculiecinieku filmētie video materiāli. Ukrainas atbalstam tika sagatavots vairāk kā 500 ierakumu sveces. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Nedēļas nogalē Livonijas ordeņa Siguldas pilī jau 6. reizi norisinājies Siguldas gastronomijas festivāls Ziemas garšu svinēšana. Ideja ir nemainīga. Latvijā pazīstami, Siguldā svarīgi uzņēmumi, kas dod mums izbaudīt dažādas šīs ziemas garšas. Un, kā jūs redziet, viss šodien notiek. Apmeklētāji ir daudz. Un ideja jau tam visam ir parādīt, ka turisms var būt arī ziemā. Mēs gribam pieradināt cilvēkus, ka Sigulda ir ne tikai pavasara, vasaras un rudeņas pastaigu vieta, bet ka Sigulda ir baudāma un ļoti interesanta arī ziemā. Un, protams, viena lieta, par ko mēs ļoti priecājamies, tad, kad nāk iekšā pa centrālo ieeju, centrālā ieeja, Diervidu tornis, kurš šajā gadā piedzīvoja savu atzimšanu, jo tā atjaunošanā, mūra atjaunošanā mēs esam ieguldījuši vairāk nekā 600,000 eiro. Pavāri, kā ierasts, bija pacentušies ar patiesi plašu un daudzveidīgu garšu piedāvājumu. Un domājams, ka visu vienam apmeklētājam nogaršot nav iespējams, bet katram bija iespēja atrast savai gaumei tīkamāko un dažādās garšu variācijās izgaršot šī gada īpašo produktu bieti, kura bija iekļauta katra šefpavāra maltītes piedāvājumā. Ko biskvīti šodien ceļ galdā? Tā, šodien biskvītam ir grilēta lauka torte ar vārīto krēmu un dažādu ogu ievārījumu. Lūdzu, lai labi garšo. Tad mums bija brīnišķīgas ribas biešu kvasā ar rudzu maizi. Kļotskas, kas ir katru gadu jau kā tāds firmas ēdiens, latgaļu kļotskas ar biespienu pildījumu un tādu sviesta vaniļas mērcīti.
Un tad mums ir tādas sāļās karameles bombas. Mistera biskvīta šefpavāri teica, ka, lai izdomātu, kā interesantā veidā ēdienā iekļaut bieti, nācies nedaudz palauzīt galvu, bet rezultātā tāpa biešu kvass. Biešu kvasu es gatavoju pēc receptes. Bietes sagriezu kubiņos, ievietoju 3 litru burkā, pusburka ar bietītēm, nevārītām zaļām. Tad pārlēju augstu novārītu ūdentiņu, rudzmaizes garoziņus, un tad tumšā vietā 3 dienas briedinu. Un tad no tām bietītēm tā bordo krāsa un tā baktērija uz augstā putiņa un izveidos biešu kvass. Turpat blakus sanākušos cienāja arī restorāns Maupils mūža. Šodien mums ir lielo gaļas gulažu zupa, tāda kreptīga, bišķi nedaudz arī tā bieša sula tur ir klāt, jā, lai tās bietes, visu bietē. Tad mums ir cūgaļas šašliks no kakla karbonāts ar grilētiem dārzeņiem un tāda tomāta biešu mērcīte asā. Un garnelītes ar grilētiem baklažāniem, turku zirņiem un biešu kraukšķiem. Jāteic, ka pavāriem piedalīšanās šādā gastronomijas festivālā prasa lielu iepriekšēju sagatavošanos, bet tik un tā visi uzzinātie teica, ka izbauda un novērtē iespēju šeit būt. Man ļoti patīk, jo šis ir 6. gadu, mēs katru gadu piedalāmies un paldies Siguldas novada domai, jo tas ir tāds kopā sanākšanas pasākums, visi siguldieši te sanāk, sabrauc jau no malu malām, un tas ir tāds svētki mums pilsētāji un arī pavāriem, šefpavāriem, kas satiekamies te katru gadu. Tā kā tas ir jauki. Tas, ko pašvaldība dara, tas ir, mēs jau paši redzam, tas ir bomba. Tiešām, paldies viņiem, paldies, ka drīkstam būt daļa, respektīvi visu, kas te notiek. Vieta jau mums radīja laikam 12. 13. gadsimtā, bet bomba vienkārši. Apkārt tik tiešām valdīja smaržīga, draudzīga, līgsma atmosfēra, un arī apmeklētāju pulksteju visas dienas garumā nesaruka. Man ir rokās sautējums, un ir ļoti labs, tiešām labs pasākums. Pirmo gadu apmeklēt vai vairāk? Nē, otrais. Bet mums ir savs šefpavārs, kuru mēs ejam pārbaudīt, kā tā gatavo. Ja jāsalīdzina, kā bija pagājušo gadu, kā šogad? Šogad ir siltāk. Noteikti, bet ir labi, jā. Šis pasākums labs ir. Ir vērts apmeklēt. Šobrīd mēs baudam lauku kūku no biskvīta. Biskvīts arī mums ļoti iemīļots ir. Iemīļot ēdamvietas Siguldā. Visiem, man liekas, biskvīts vienkārši ir super. Un jā, superīgs laiks, uguns. Mana ģimene arī šodien ir šeit, visi bērni. Tā kā, jā, ļoti gaidīju šo pasākumu. Ziemā viņi nav tik daudz. Un, jā, ļoti priecīgi esmu par to, ka Siguldā kaut kas tāds notiek. Savukārt festivāla izskaņā tika noskaidrots nākamā gada galvenais produkts, lai ik viens šefpavārs jau laikus var sākt gatavoties nākamajai ziemas garšu svinēšanai. Kurš būs tas drosmīgais un pirmais raus vaļā?